Esiet sveicināti, Geto podkāsts Edgars Sniegs atgriežas pavasarī hokeja drudzī. Un mēs katrs pa savam skatāmies, jūtam līdzi vai arī izslēdzam televizoru. Es tomēr ceru, ka jūs atbalstāt Latvijas izlasi. Un tieši tāpēc šodien pie mums ir brīnišķīgā Jana Duļevska. Sveicināti. Man liels prieks. Paldies, ka uzaicinājāt un paldies, ka uzcinājāt ar kafiju. Tad jums ar savs batonīši un vispārējo. Prieks būt šeit. Prieks, Jana, ka tu atnāc pie mums ciemos, jo tradīcijas, kā es teiktu, svinēt hokeju, noteikti katrā mājā ir savas, bet tu esi ne tikai skatītāja, tavs vīrs ir bijis izlasē uz ledus, tev dēls arī spēlē hokeju, es teiktu, tev ir diezgan profesionāls skats uz to, kā tad pareizi skatīties un just līdzi hokejam. Oi, tu es atļaušos uz to, jā, uz tevi. Tas pareizi, laikam, nebūs īstais vārds, jo katram ir savs pareizi, kā skatīties un kā just līdzi hokejam un arī citiem sporta veidiem, bet ko mēs darām, droši vien, tā situācija, droši vien, jebkurā gadījumā mēs vienmēr jūtam līdz Latvijas izlasēm, jebkurā sporta veidā, bet tad, kad spēlē kāds ļoti tuvs cilvēks, kāds ģimenes pārstāvs, tad arī, protams, ir citādāk. Un tā līdzjūšana arī saistās ar tādu vairāk emocionālu pārdzīvojumu, un tas ierauj mazliet citādāk, un, protams, arī ir tāds satraukums lielāks, bet tas ir dabiski, un tas jau ir pašsaprotami. Bet, tā sagadījies, ka mēs tā, es jau jūtu līdzi puišiem, jo, Martins arī ir tur, pagaidām gan viņš vēl nav debitējis, bet viņš tur ir un gaida savu iespēju pirmo. Bet mēs ļoti, ļoti jūtam līdzi un priecājamies par uzvarām. Dažreiz gadās arī zaudas, nevar būt. Es tieši par to gribēju jautāt, vai kā ir novērots. Neesmu lasījis, kādi komentāri bija pēc Vācijas spēles, bet tur mēs piedzīvojām tādu smagu, var teikt, zaudējumu. Un tad jau nereti ir tā, ka ir tie visi komentāri, tur viņi slikti, stulbeņi un tā tālāk un tā tālāk. Es vispār nelasu komentārus, es nenolaižos līdz komentāru, piedodiet līmenim. Pārsvarā, bija arī lieliski cilvēki, kur ir atbalstoši, nevar jau teikt, ka komentāri ir viss slikti. Tā, ir arī, protams, ļoti, es zinu, ka vienkārši es varbūt Facebookā kaut kur kādreiz, tie komentāri, kas ir varbūt ar tādu komentāru anonīmēt, es saku, tas nav priekš manis, un es visiem iesaku to nedarīt, un to arī manai apkārt cilvēki nedara. Tā kā tā ir tāda cita pasaule, tā ir tāda... par to pat nav vērts runāt, bet, un iesaku arī jauniešiem nekad to nedarīt, tāpēc, ka tas pilnīgi izsit no līdzsvaru nevajadzīgi, vienkārši bezjēdzīgi, jo to dara cilvēki, kuriem pašiem, diemžēl cits nav ko darīt, kad sēdēt un rakstīt tos komentārus. Bet tie, kas, protams, ir savu vārdu kaut kādā Facebookā, bet tur arī ir slēptajiem kaut kādiem profiliem, to dara, kādreiz ir gadījies, bet visvairāk es brīnos par tiem pazīstamiem cilvēkiem, kas kādreiz kādu... agresīvāk vai nedīgāk komentāru raksta. Un tad, kad satiekas acis pret aci, tad smaida, tas nav tieši pret, vērts pret personīgi pret mani, bet es redzu vienkārši, piemēram, tas bija konkrētā gadījumā pret jauniešu izlasi. Toreiz U20, kad bija pasaules čempionāts, vai tas bija, jā. Un, man vienkārši pārsteidz tās negācijas, es nesaprotu, no kurienes tas cilvēkiem ir, kāpēc tā vajag, jo katram mums ir skumjāks brīdis, mums katram ir kādi kreņķi, mums katram ir kāds pārdzīvojums, mums katram ir slikts garstāvoklis kādreiz, bet kāpēc tas jāizliek ir šādā veidā, tas man īsti nav skaidrs, jo varbūt mēs visi kaut kādā brīdī, pakrītam. Bet mēs taču varam piecelties citādāk, ne caur šādu veidu. Bet es neko neesmu lasījusi, es nezinu, man tas neinteresē, bet mēs nekad nevienmēr varam uzvērt. Tātad kādam ir jāzaudē? No divām komandām viena zaudēs. Nevienmēr būs tā, ka mēs tikai uzvarēsim. Būs jārēķinās to, ka būs arī zaudas. Un tas, ka vienkārši ir tāds lielāks rezultāts, tas ir tā ļoti... tā vienkārši ir, ieskrētās rips, neveiksmīgi, tā sagadās. Un tad, kad jau ir 4-3 rips... ir vārtos, tad jau tas aiziet tādā, Vācija ir ļoti laba komanda, lieliski, paskatieties, kur viņi reitingos, un tas ir tā tikai mums šķiet Vācija, mēs kādreiz spēlējām līdzvērtīgā līmenī, tagad ir mainās, arī paudzes, tas viss mainās, tas ir viss Viens moments, ko tu minēji par to, ka nevajag komentārus lasīt, tu tomēr, es domāju, šodien jo īpaši
uz ko tiecas jauni cilvēki, uz atpazīstamību, uz slavu, un tu esi baudījis visdažādākajos veidos, gan televīzijas pirmajos projektos, kad tu, man liekas, biji superzvaigzne, tad citos formātos, un tu to esi noturējis jau pietiekami tādā zolīdā laika nogrieznī. Tā doma, ka nevajag lasīt komentārus, tā ir tagad atnākusi vai kaut kādā... Es palaikam par to pat neesmu tā domājis, būšu godīgi. Es vienkārši pat, nav īsti laiks, man ir citas lietas, ko darīt, jādzīvo pašam savu dzīvi un jākoncentrējas uz savu dzīvi, uz to, kas jādara man pašai. Man ir pietiekoši pilns grafiks, pietiekoši daudz darāmā. Un īsti, es tam vienkārši neredzu jēgu. Bet tas spiediens jau ir, tā kā no malas. Nē, es nejūtu tādu spiedienu, tas vienkārši būtu katram liekas, ka mēs esam pārāk maza valsts, pārāk maza sabiedrība, lai, mēs te esam tādā, es vienkārši nezinu, kā dzīvo cilvēki tādās lielvalstīs, kur ir atpazīstamība un kur tiešām skrien un ķer tev aiz rokas. Šeit tā attieksme ir, manuprāt, ļoti patīkama, pozitīva, un es tādas negācijas vispār tā baigi, izņemot anonīmos, tas var būt kaut kur, kaut kad, bet es arī, godīgi teikšu, es nezinu, tik cik kaut kāds, sporta jautājumos kādreiz gadās. Bet es tādas negācijas arī tāds nemaz nemanu, godīgs god, bet, kāpēc jauniešiem es noteikti ieteiktu nelasīt, bet vienkārši tas tevi izsit no kaut kāda līdzsvaru, jo, tas vienkārši ir bezjēdzīgs pasākums. Neliederīgs, bezjēdzīgs pasākums. Bet es domāju, ka tie jaunieši arī vispār ir citādāk. Viņi pat, man liekas, ja ir izlasīti, man liekas, tur tāda, kā gan kuram mēs nezinām, kā kurš reaģē. Jā, tev jau arī tomēr ir pieredze, tev ir bērni, un noteikti kāds kādu reizi varbūt ir raudājis par to, ka, nezinu, vai apsmēja, vai apceļ, vai... Jā, tas ir loģiski, bet tā ir bijis visos laikos, arī manos laikos tā bija. Kādreiz tas notika skolās agrāk, arī tas nav nekas tāds unikāls šobrīd, mobbings un pazemošana, un tas ir bijis vienmēr, tas ir kaut kas jauns. Protams, jādara viss iespējamais, lai saviem bērniem, par ko esmu atbildīga, iemācītu, aizstāvēt, bet neapsmēt citus cilvēkus un darīt tā, lai cits jūtās labi, nevis slikti tavā klātbūtnē. Tas ir viss, ko es varu izdarīt. Ja? Tas, kā citi vecāki, ko dara ar saviem bērniem mājās, es nevaru par to atbildēt, un mēs to, bet tādas saskarsmes problēmas, es domāju, tev pašam arī jābūt ir normālam, sakarīgam, foršam cilvēkam, lai tu savus ādus neizjust kaut kādas negācijas. Es arī tam ticu, ja? Tu neprovocē, tu neizlet kaut kā... Es uzskatu, ka tas tur mazliet tā iet arī roku rokā, dažkārt arī, ir dažādas situācijas, protams, ir situācijas, kad vienkārši notiek tas, bet tas jau ir tāds mazliet dziļāks temats, par ko mēs varētu iedziļināties un runāt ilgstoši, bet vajag tā vienkārši tvert dzīvi vieglāk un koncentrēties uz sevi, tikai uz saviem darbiem, uz saviem mērķiem, doties tālāk un sasniegt pēc iespējas vairāk, un viss, kas tur tā apkārt kaut ko kāds šķivina, vajag ieklausīties kritikā kādreiz, tas ir ļoti veselīgi, īpaši cilvēkos, kas ir profesionāļi, tas ir obligāts pasākums, tāpēc, ka citādāk tu arī nevar attīstīties un augt, un manuprāt, tas ir ļoti būtiski, bet tā ir kritika, tā ir tāda noderīga, ļoti vērtīga lieta, un citādāk tu jau pats tā sevi savā sulā vāroties, tur īsti nevar izprast, kas ir pareizi, kas ir labāk, kā ir, tu jau esi kaut ko tiecies, un tu audz un mācies, tā, es aizrunājos, bet jauniešiem, mūsdienās, man liekas, jauniešiem vajag fēnē. Man ir daudz saskarsmes bijis jauniešiem, man ļoti patīk. Runāšana, tu teici aizrunājies, man šķiet, ka tava runa un spēja iznest lietas ir viens no tādiem galvenajiem veidiem, kā tu arī pelni, jau var teikt tā maizi, vai ne? Tu esi kaut kā īpaši to izkopusi, mācījusies, vai tā ir tāda dabiska vienkārši vibrācija? Es domāju, ka vairāk vai mazāk tā ir dabiska, un katram tas ir citādāk. Dažkārt man šķiet, es par daudz runāju, kā piemēram tagad man ir ko teikt, tas ir ļoti, manuprāt, labi, ka labāk ir vairāk ko teikt nekā mazāk, bet, priecātos, es varētu vairāk paklusēt dažos momentos, bet mēs jau sievietes tā gribam savu viedokli izpaust un padalīties, un bet, arī, protams, ka šo to arī iemācos un izkopju, un esmu no kolēģiem aizguvusi, un arī kādreiz saņēmus kritiku, arī ieklausījusies, bet man šķiet, ka cilvēkam ir jābūt savai kaut kādai tādai, savai domai, savam viedoklim. Es atzīšos, ka man dažkārt ir tā, ka
man nav tāds, teiksim tā, vienā dienā es uzskatu kaut kādu, konkrēti, mēs apspriežam kaut kādu tēmu, un man ir viedoklis par šo tēmu, bet nākamā dienā es iespējams varu mainīt šo viedokli, jo es uzzinu kaut kādus jaunus faktus, kaut kādas situācijas ir notikuma maiņa. Līdz ar to tas nav tā kā akmenī kalts, ka man tagad mans viedoklis tāds, jā, protams, ir lieliski cilvēks pie sastāv pie savu viedokļu, viņš ir pārliecināts, bet es arī mainu šo viedokli, tāpēc, ka nevienmēr man ir taisnība, protams, un es kādreiz kļūdos arī, un es pieņemu to, un man liekas, tas ir tāda inteliģenta, gudra cilvēka pazīme, es gribu censties, turpināt, nonākt kaut kā pie tā pareizā, nekad jau tā nebūs, bet kaut kā, cenšos ieklausīties cilvēkos, kādreiz izanalizēt situācijas, un es neesmu noteikti kategoriska, bet kaut kā objektīvi vērtēt visas situācijas, kurās es pati nokļūstu. Jā. Tava klātbūtne ir tā, ka gribās smaidīt, tu esi, man liekas, cilvēks, kurš prot radīt svētkus, un ja no malas raugoties, tātad es varu pieņemt, tātad tu vadi pasākumus televīzijā un aiz kamerām. Jā, gan ir bijis, jā. Bet kas ir vēl tas, ar ko tu nodarbojies? Ir jau kādreiz kaut kādi projekti arī sociālajos tīklos, medijos, tīklos, kaut kas jau noteikti arī tur notiek, kaut kā šobrīd mazliet ir periodi, kad ir vairāk laiks koncentrēties, tas ir kā veids arī es komunicēju ar sabiedrību, tur tu var arī izteikt kaut kādas savas domas, un man gan vairāk gribētos ar humoru palīdzību vairāk, bet tas baigo laiku prasa. Tiešām ļoti, ļoti ilgi darbietilpīgs process. Bet, protams, man ir 2 jaunieši, ar kuriem jāvēlta diezgan daudz laika. Varbūt ar vecāko dēliņu es retāk tiekos, jo viņš dzīvo ārzemēs, bet mēs tāpat sazvanamies. Mazais jau vēl paņem savu laiku, mazais jau lielais, drīz 13, bet sportoju, man mājās ģimene, jāgatavo ēst. Tu to dari pati, vai ne? Ir periodi, ka man ir vienkārši fiziski mazāk laiks, tad es kaut kā menedžēju, un ir dažādi veidi, kā pēdam, bet mēs esam pēduši. Bet, tad, kad man ir vairāk laika, es ļoti labprāt gatavoju, ļoti labprāt. Es sportoju. Ko tu dari? Es eju uz trenižeru zāli. Es rūpējos par savu fizisko kondīciju, jo citu variantu nav. Un tas arī, protams, labāk es arī jūtos, tas nav tikai, un tas arī ne tikai mani fiziski, man liek justies labi, bet es arī mentāli tā sajūtos daudz labāk, es kaut kā izkratu visus ikdienas krēņus un raizes ārā, cits iet pie psihologa, uz terapijām, psihoterapeita, tad es eju uz trenižeru zāli, un tad es visu tādā veidā izdrebinu, izvibrēju ārā, un tiekos ar draugiem, un pārunājam dzīves aktualitātes, un tā kaut kā tā ikdiena paskrien. Citreiz arī nav nemaz laiks un spēks, un šodien es arī braucu, domāju, tā varbūt varētu piezvanīt Edgaram un pateikt, varbūt pārceļam, varbūt uz kādā citā dienā, bet nē. Tā kā es esmu ļoti punktuāla vienmēr, un es esmu vienmēr kaut ko apsolu, es to izdarīšu. Kaut vai man, naktī būs jāpastrādā ilgāk, jā. Bet atkal tā raugoties no malas, tātad 2 bērnu mamma, sieva, savi hobiji, darbi, kas prasa, es arī, pat cik esmu tādā pasākumu sfērā iesaistīts, zinu, ko tas prasa. Nav tā ļoti regulāri, tur no 9 līdz 5, visbiežāk tie ir vakari un tā tālāk, bet arī tev ir tikai 24 stundas dienā. Kas ir tavs, varbūt, padoms, kā to laiku pareizi plānot? Man ir patiesībā problēmas ar šo jautājumu, jo man ir plānotājs. Un tad tas, kas tur ir sarakstīts, tas bieži vien, piemēram, konkrētā dienā pārceļās jau uz nākamo dienu. Ja tu vienkārši fiziski nevar iespēt. Un man tā ikdienas, varbūt tāds mazais stresiņš ir tas, ka
ka tev ir jābūt visur konkrēti kaut kādos laika nogriežņos, ja? Tu nevari, un es esmu ļoti punktuāli, es nevaru kavēt, un tas man rada tādu lielo spriedzi. Ja esmu pateikusi, ka es būšu no tikiem līdz tikiem, tad es būšu. Nu, ir, protams, kaut kāds force majeure, un jā. Bet bieži vien ir situācijas, ka tev ir jāiespēj viss, lai vai kas, bet citreiz es tā domāju, nē, nu, jāpasaudzē sevi, un es arī mēģinu kaut kā arī padomāt par sevi un savu veselību, un tad es kaut kā šo to pārceļu. Un tad, kad tu esi daudz ko pārcelt, tad kaut kādā vienā brīdī ļoti daudz kas pārcelts. Ja? Un tad vienā brīdī es saņemos un izdaru to, kas ir pārcelts. Un tad, kas varbūt tā, teiksim, tā nav tik primāri svarīgs. Bet, nu, jā, man pašai vajadzētu mācīties plānošanu. Bet, nu, vienkārši jāiet un jādara. Bet tu jau nav variantu. Tev vienkārši jāiet jādara. Tu pat par to nedomā. Tu zini, ka tev jāizdara tas, jo tas jebkurā gadījumā būs jāizdara. Varbūt es varētu šo to nedarīt. Varbūt es varētu aiziet uz treniņu. Varbūt es varētu nepadomāt kaut ko, varbūt kaut kādas savas lietas, kas ir varbūt. Bet, ja esmu kaut ko ieņēmis galvā, man jāizdara tieši tas, ko esmu ieplānojis. Nu, tā ir. Mēs esam diezgan līdzīgā vecuma kategorijā. Man šķiet, ka varbūt tā iezīme ir tās paaudzes iezīme, jo šodien ļoti populāri ir veģetatīvā distonija un vēl virkne izdegšana, pasaudzēšana, šie temati, viņi noteikti ir bijuši aktuāli visu laiku, bet šodien kaut kā vairāk par to runā. Tevī klausoties šķiet, ka Jāna mauc. Es maucu, jo zinu, kā mums jau visiem ir kaut kādas situācijas dzīvē, kas ir kāda sarūktinājuma vai kāda pārdzīvojums, vai kāds smagāks brīdis, vai tik tiešām, tā jau ir visiem kaut kādā brīdī. Paldies Dievam, varbūt kādam arī nav un nedod Dievs, bet tas vienkārši kaut kādas situācijas, jo kļūstam vecāki, jo vairāk tādas var būt kaut kur, kaut kādā ziņā. Un tas varbūt, brīžiem izsit no līdzsvera, tā kaut kā mainās tā ikdiena, un tās, piemēram, kaut kādas raizes un pārdzīvojumi, tie arī vēl nāk klāt, un tas viss tāds, tas viss tur tā ar gadiem, man liekas, šķiet paliek arvien vairāk un vairāk komplicētāk. Ja atskatoties savu jaunību, es domāju, ārprāts, tas tur varēja, bet arī tad es vienkārši darīju. Es atceros, es tik tiešām to darīju, bet ar tādu mērķi. Es zināju, ka man draugi kādreiz gāja balēties. Es esmu balējusies ļoti daudz, es esmu bijusi, un es nevaru slēpt, tas gan vēlākā vecumā notika. Bet es vienmēr sapratu, ka man ir jāizdara primāri kaut kādas lietas, kas mani kaut kā aizvedināt un aizvest uz to mērķi, ko es tā kā esmu iecerējusi. Un ja man ir jāizmācās, tad es izmācīšos, nevis tajā dienā aiziešu ballīti, bet man ir jāizdara tas, tāpēc, ka man tas vienkārši jāizdara. Un es domāju, ka es savā ziņā kaut ko ieguvu ar to, ka es ļoti daudz laika veltīju tam savam mērķim, tiem procesiem, kas saistīti ar manu mērķi, lai es pietuvinātos tiem. Kaut gan tajā laikā es pat nezināju, kas mans mērķis, bet es zināju, ka man ir jābūt ļoti uzcītīgai, lai es kaut ko sasniegtu. Un man ļoti daudz jāstrādā. To man iemācīja mani vecāki, ka bez darba nekas netiks izdarīt. Vispār nekas netiks sasniegts. Tā vienkārši sēdēt un tā, čilot, tas nebūs vienkārši. Es to mācu arī saviem bērniem. Tas darbs atmaksājās agri vai vēlu. Un vienkārši tā notiek. Tie dzīves likumi, kas ir pašsaprotami. Un tas man bija ļoti svarīgi, un es ļoti daudz jau jaunībās dienās darīju un gāju un mēģināju un iesaistījos, jo tu nekad nezini, kurā situācijā tev kaut kas pagriezīsies, iegriezīsies tādā gultnē, kas tev aizvedīs uz kaut kādu pilnīgi tādu, tādām iespējām, kas tev vispār dzīvē varbūt mainīs vispār visu dzīvi. Un tad, kad ir iespēja izvēlēties darīt vai nedarīt, jo, negribās, ko tad es tur? Bet varbūt tieši tā reize, ka tu neesi aizgājis un izdarījis, varbūt tieši tā tev bija sliktenīgi, un varbūt tas tev aizvest uz kaut kādiem atvērt vispār pilnīgi cits pasauli un apvāršas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo manā dzīvē notikumi bijuši tieši reizēs, kad es esmu tā saņēmusies un izdarījis. Un tas man ir mainījis daudz ko dzīvē. Godvārds, tas ir ļoti interesanti. Tu pati sev esi stiprais plecs vai tev kāds cits ir stiprais plecs? Es atzīšos, ka, protams, ka man apkārt visi cilvēki, ģimeni, visi tie ir mani cilvēki, kas man atbalstījuši, un tas ir ļoti svarīgi, ka tāda man ir, un esmu ļoti pateicīga par to, bet, protams, man vecāki vienmēr bijuši tāds atbalsts un balsts, bet
šobrīd jāsaka, es ļoti daudz paļaujos arī uz sevi. Un esmu tā kā apzinājusies vairāk sevi. Un es ļoti, droši vien, ja es būtu sportists, es nevarētu spēlēt komandā, es nebūtu komandas cilvēks. Es kaut gan savā profesijā esmu ļoti, manuprāt, lielisks komandas cilvēks, es ļoti labi strādāju komandā, bet sportā noteikti es būtu individuālais. Tu būtu balderis, kas stāv uz līnijas, lai saņemtu iespēju un iesiet golu. Es būtu vārdsargs. Tas ir gan komandas, gan individuālais sporta veids. Jā, es droši vien gribētu būt vārdsargs. Bet jā, droši vien kaut kāda vieglatlētika, disciplīna, es nezinu kur, bet tas būtu mans. Jo es, paļaujos diezgan lielā mērā un daudz uz sevi. Un es zinu, ja es neizdarīšu, tad tā būs mana atbildība, tas ir viss ko, bet ja kaut kādreiz kaut kā manas kaut kāds rezultāts būs atkarīgs no kāda cita, vai tieši pretēji kāda cita būs no manas atkarīgs, tā ir ļoti liela atbildība. Tas jā, bet tas arī tā kā trenē cilvēku, jā. Man redz vecākais dēls ir komandas sporta veidā, un viņš tāds kārtīgs komandas cilvēks. Mazais savukārt ir tā kā es tāds individuālais sports. Tas ir. Es tieši šodien runāju ar kolēģiem par tādu laikmeta griežiem, un cik es atceros 90. gados, kad iesākās jauna ēra Latvijai, nevienam īsti nekā nebija, visi pēc kaut kā tiecās, pārsvarā tas bija varbūt tāds materiālais nodrošinājums, jo sajūta to iespēju, tad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, principā kaut kā situācija izlīdzinājās, un mēs esam tagad jau kādu brīdi tur esam sapratuši, kā strādā kapitālisms, un no vienas puses ir tāds teiciens, ka pasaulē ir tik daudz naudas, cik nekad nav bijis, nauda vairs noscīt nav problēma. Tā kā jautājums, kas tavuprāt ir tad šī, tāda lielākie izaicinājumi šodienas mūsdienu kapitālismu sabiedrībā dzīvojot? Kā nauda nav problēma? Kā tas tāds izteiciens ir, nauda nav problēma, it kā tev tomēr bija tās naudas jānokļūst, jo tev kaut kā ir jāizdzīvo. Diemžēl bez naudas mēs to nevaram izdarīt, bet, manuprāt, jautājums bija, kas mums tāds, kā mēs izdzīvot šādā vispār. Kas ir izaicinājums? Jā, kas ir tas temats? Tas vispār, manuprāt, ļoti grūti jauniešiem arī, ja mēs attiecinām arī uz jauniešiem, kā tu pareizi teici, vegetatīvās distonijas pārdzīvojumi, tas viss ir tas ārprātīgais skrējiens, kas varbūt mūsu laikā nebija, mums bija viss tā mierīgāk, viss tā kaut kā, mēs varējām pabaudīt, ja? Te ir tagad tā, ka tur visi ir visur tev ir jābūt, otrkārt, tevi visi vēro, uz tevi skatās, tu esi kā atvērta grāmata visu laiku, tevi var jebkurā brīdī nofotografēt, nofilmēt, tev visu laiku var jākontrolē. Tu nevari būt vispār pats īsti, ja tev visu laiku ir jābūt tu tajā brīdī tev var nofilmēt, kaut kas. Ja, un tas ir tā, un tas attieksies uz tevi, tu nebūs darbs tev kaut kāds. Jebkādā, veidā. Ja, tu vari, mēs neesam, visi esam kaut ko savārījuši, kaut kāds ziepes, tā ir gadās, protams, kontrolēt, jākontrolē. Bet šobrīd jauniešiem un arī mums ir sevi tik ļoti jāiegrožo, tik ļoti mēs nevaram vispār būt tādi, it kā mēs varam būt brīvi. Mēs esam brīvi, daram, ko mēs gribam, bet patiesībā mēs to nevaram darīt, manuprāt. Jo visu laiku tev ir jākontrolē, jādomā, ko tu pateiksi, tad visi tev būs viedoklis, tad visiem pāriem būs viedoklis, ko tu esi pateicis, kaut gan varbūt var pārprast un kaut kā izvilkt no konteksta jebko, ko tu esi pateicis, un beigās tev ir tu esi tā, tas ir tas, kas, manuprāt, ir tas sarežģītākais šajā laikā, Plus tev ir tie izaicinājumi, jo, protams, katram ir kaut kāda mērķi. Viena mērķis ir sasniegt kaut ko profesionālā jomā, citam mērķis ir gan joma, gan varbūt pēc tam labklājība, ja tur varētu ceļot un katram ir tie savi kaut kādi mērķi. Cits cilvēks vienkārši grib staigāt gar jūru, un tas ir, mēs esam tik dažādi, Un tas, ko arī varbūt, tas mārketings, kas viss strādā uz dažādiem produktiem, uz dažādām iespējām, ko mēs varam nopirkt, piedzīvot, aizbraukt, tas viss arī ir tik tā, kādreiz kā mums bija, kas mums bija, tas bija. Tas bija tāds vienkāršāk, ja tagad ir iespējas, tik daudz. Un tu vienkārši tajās iespējās, arī līdz ar to vajadzībās, tu vienkārši apjūti, tu vairs nespēji saprast, ko tu tev īsti vispār vajag, ko tu gribi, jo tu gribi daudz, tad atkal vairs neko, jo tad sākās tas viss. Tev ir kaut kāds filtrs, kā tu to visu saliec pa plauktiņiem?
mans filtrs ir pēdējā laikā mazāk domāt, analizēt, jo es mazāk domāju, analizēju, jo labāk. Es tā plūstu. Amerikāņiem tas izteiciens, angļiem, go with the flow. Mazliet jāļaujās ar, kur aizdīs. Agrāk es plānoju, viss tur notika pēc kaut kāda, jā, labāk tā esmu izdomājis, bet dažkārt dzīvē viss mainīgs, tu nekad nezini, kur tev aizdīs. Tāpēc mazliet jāļaujās, jā, bet, nedrīkst ļauties tādiem kaut kādiem, tad, kad tu dzīvē piedzīvo kaut kādas tādas sāpīgākas brīžus, tu saproti, ka tas vispārējais vispār ir tāds mazsvaīgs. Pupamizs. Un līdz ar to tu kaut kā citādāk uz to skaties, bet tad, kad tu esi tādā, jaunības maksimālisms, visas pasauli pie kājām, tad tagad daram visu, tu mazliet tur esi apmuls un, vecākos gados, jau, kad esi kļuvis vecāks, tad jau arī citādāk. Tu proti apstāties vajadzīgā brīdī, tu proti pateikt stop, tu proti arī pasaudzēt sevi, un tas ir tas, ko es ļoti priecājos, ko esmu iemācījusies par šiem gadiem, un ko es ieteiktu arī jauniešiem. Bet, man liekas, ir ļoti prātīgi jaunieši. Man ir tādi jaunieši, kas man padomus ir devuši. Jā, viņi ir ļoti dažādi. Viņi ir ļoti dažādi, un ir tādi jaunieši, kas man daudz ko iemācījuši. Man kaut es pati no saviem bērniem mācos. Man ir kolosāli. Viņi ir tā kaut kā prot citādāk. Viņi arī vieglāk tver. Viņiem nav laiks, man liekas, tādām kaut kādām klačām, kaut kādām ņemšanām. Ir, protams, tur savas attiecību lietas un kaut kas tur tāds, jā, tas jau ir normāli. Bet vispār, man liekas, ka kaut kā viņi liederīgāk valda to laiku tā sev varbūt un saviem tādiem tuviem cilvēkiem, un tad viņi tur atpūšās, tad dara, tur sporto, mācās. Viņi tā koncentrējās diezgan labi, un es neko nevaru pateikt. Kāda man saskarsme jauniešiem, un man diezgan liela saskarsme. Gan raidījumā, naudas pavēlnieks, es tīkos ar jauniešiem un dažāda vecuma, fantastiski jaunieši. Un es līdz ar to priecājos, ka mums viss ir kārtībā, viss būs labi. Kā tu esi cauri tādiem dažādiem laikmetiem, kad vēl nebija internets, tu jau biji televīzijā, šobrīd atkal cita laika, kā tu esi saglabājis to savu aktualitāti? Kas ir tas noslēpums? Jo es vienkārši domāju, kāpēc to jautāju. Nākamais jautājums būtu, kā tev ir ar konkurenci, piemēram, pasākumu vadīšanā noscīt ar jaunajiem vadītājiem, bet jo vairāk arī man ir kaut kāda iespēja būt tanī vidē, tu saproti, ka dienas beigās apritē varbūt ir uz 10 tie vadītāji un tiem jaunajiem, lai cik viņi labi forši un tādi būtu, viņi nespēja kaut kā tik viegli ienākt iekšā. Tas ir pieredzes jautājums pirmkārt. Tā ir pieredze, tā ir kaut kāda hārizma, kaut kāds tāds rūdījums cits, bet tas jau attiecās arī uz humoru raidījumiem. Tik daudz un tik ilgi, un vispār mums tik ilgu laiku nebija humoru raidījumu. Bija tāds pilnīgi tukša, neizmantota joma, kur varētu attīstīt, bet redz, neviens neuzradās, neviens jaunais arī neuzradās, lai kaut ko veidotu un realizētu arī šajā jomā, kas, manuprāt, ir viena no spēcīgākām, jo visi, kas ir galvenais, man liekas, humors, tas ir, bez tā jau nevar dzīvot, tas ir viss atbruņo, jā, bet tās aktualitātes, to kaut kā jāiet līdz tam laikam, manuprāt, arī, es nezinu, tā iestagnēt, es domāju, tas laikam nav vēlams, jebkurā vecumā, man palīdz mani bērni, noteikti. Es esmu informēta par visiem notikumiem, pirmkārt tev ir jāinteresējas par aktualitātēm, ne tikai par politiku jāinteresējas 30, 40 plus, bet par sportu, par jebkurām aktivitātēm un aktualitātēm, un kas notiek valstī, ārpus tās pasaulē, arī ar stila jautājumu, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, lai tā kā, un pareizā brīdī arī iepauzēt, sajust, bet tas ir jāsviet, man liekas, arī intuitīvi, ka tu kaut kā iepauzēt, un tu nokāp no skatuves īstā brīdī, un uzkāp atkal arī īstajā brīdī. Tāds kaut kāds, tāds feelingam ir jābūt, un arī projekti, kuros tu piedalies, tie ir ļoti svarīgi un būtiski, ne visos, tu nevar vienkārši to iespēt visu, un arī ir kaut kas jāizvēlās, un jāizdara izvēles starp kaut ko. Tad tā ir varbūt laimes spēle arī, es nezinu,
Bet, Bet uz projektiem tev ir tāds arī kāds filtrs, kur tu saki, šito jā, šito ne. jā, protams. Kas ir tavi sarkanie karogi? Nu, man īsti arī nav piedāvājuši tādas, ir kaut kādas jomas, es pat nezinu, gudīgi sakot, man laikam tāda piedāvājuma nav bijuši, kurus es teiktu, ka nē, bet varbūt ir kaut kādas tēmas, par ko es laikam nerunātu, vai arī noteikti es nefotografētos noteikti kaila, nē, priekš kā man tas jādara. Priekš kā, es vienkārši nesaprotu, kāpēc. Jā, es biju kādreiz televīzijas, gan mūziķis, gan aktrises, televīzijas personības ir fotografējušies, es atceros, FHM esmu fotografējušies, bet es biju jauna. Klubs mūsu pašu slavenais, bet tajā laikā tu kaut kā tā, varbūt, nezinu, citas tās domas ir, bet ar gadiem. Un tad, kad man piedzima bērni, es sapratu, ka viņam arī jāiet uz skolu, un, viņš aiziet uz skolu. Mamma ir uz vāka, kluba vāka. Tāda pusizģērbta. Un es tā iedomājos, kā tad jāsajūtās tam bērnam, kur klases biedri varbūt ir atnesuši to žurnālu uz skolu. Tas ir mans personīgais viedoklis, un es vienkārši negribētu, lai mani bērni justos neveikli, lai mani bērni kaut kā neizjust kaut kādu citu, vai draugu, vai klases biedru, vai vispār kaut kādas, kaut kādas negācijas, respektīvi. Bet it kā tas arī nav nekas slikts. Kas tu nobildēties? Tas jau nav nekas slikts, jā. Bet kaut kādas tādas, jā, tie ir tādi varbūt momenti, ko es varbūt nedarītu noteikti, jā. Tāpēc, ka tas ir katra privāti, jo mēs jau tā esam mūsdienās atvērts, tiešām, kā es jau teicu, grāmatas, mēs visi, mums visu zina Instagramos, tur TikTokos un Facebookos un kur tik nē, Bet, tad kaut ko jau vajag priekš sevis, tad man šķiet, jā, tas noteikti būtu tas, ko es noteikti nedarītu. Es nekad nefotografētos kaila, nekad. Ko es vēl nedarītu? Ļoti daudz, ko droši vien es nedarītu. Es vienkārši pirmais, kas man ienāca prātā, bet ja tu man prasītu, es tev teiktu jā, nē, jā, nē, jā. Tu vispār esi tāda piekasīga pie kaut kādiem nosacījumiem, kad, piemēram, jāvada pasākums, tev ir savs tāds garš raiders. Nē, man tāda raidera nav, Latvijā raidera, es nezinu. Man ir fantastiski sadarbības partneri, gan ar kuriem sadarbojos vadot pasākumus, gan televīzijā strādājot. Par mani vienmēr ir parūpējušies, un man prasības nekāds nav bijušas. Es domāju, ka jo vienkāršāks un sakarīgāks cilvēks, viņam nav prasības, viņš vienkārši iet un savu darbu dara, un ja viņam kāds vēl pateicoties, nezinu, vienkārši varbūt viņam saorganizē kaut ko papildus viņa kaut kādiem darba pienākumiem, tas ir tikai iepriecinoši, un es viņam pateicīgi, ja tas tā notiek, bet man prasības, nē, ja tu man piedāvāji kafiju, saku, paldies, es labprāt, jo es tiešām esmu tāda šodien. Mazliet, es gribēju teikt vārdu dizī, bet tas ir amerikāni, anglicisms, tas mums lien iekšā, un to vispār nedrīkst, mums ir tik skaista valoda, mēs nedrīkstam. Un es redzu jauniešos, un to gan es ļoti bieži sajūtu arī kādreiz mājās, ka ir iespraucās kaut kādi. Un tad tas ir pa pirkstiem. Un tad es saku, kas tas bija? Ko es tikko dzirdēju? Jā, valoda, tas ir tas, kas mums ir palicis. Tas ir mūsu unikalitāte, mums ir ļoti skaista valoda, un to mums ir jāsargā. Un tad šitiem visiem vārdiem, visiem parazītu vārdiem un visiem anglicismiem un citiem. Jādodas. Pašam papirkstiem jāsit kāds atzīt. Tā vienkārši, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es tev piekrītu, jā. Tā ir mūsu dāvana, tā ir mūsu unikalitāte. Un jebkura cita valoda mācīties arī ir forši. Jā, bet tad mēs runājam tajā valodā, vai tad mēs tikai savu. Bet man vecākais dēls dzīvo Amerikā, un viņš atbrauc no Amerikas, un es nedzirdu, ka viņš vispār kādreiz savā sarunā, runājot un komunicēt ar cilvēkiem, izmantot kādus angļu vārdus. Es tāda, un man tas ļoti priecē. Man pat dažreiz es vairāk kādreiz kaut ko iestarpinājis, kaut kur izsprucis, bet tas ir jauna tā, jā, atkal jauna. Jā, un tā kā, mazais man tur dažkārt kaut ko viņi tur saklausās, un tad viņi jau pārāk maziņas viņam saka, tā, nekādi, Jā. kā lieka.
Es jau to fokusu mazliet patīšu apakaļ. Man viens ļoti pie nopietnējiem jautājumiem. Zinot arī to izklaides industriju, salīdzinot varbūt ar tādu darbu no 9 līdz 5, tur ir pietiekami lielas iespējas variēt un pietiekami lielas iespējas arī nopelnīt. Es tā domāju, jo, ja tev ir kvalitatīvs piedāvājums, tu vari arī salīdzinoši varbūt nosacīt vieglākā veidā nopelnīt daudz vairāk un daudz ātrāk. Bet nav jautājums par to, cik tu pelni, jautājums ir, kā tu nosaki savu cenu. Kā vispār noteikti ir kaut kāda cenu? summa, kuru tu esi saproti, ka tā ir, protams, arī ir kaut kādas tirgus cenas, jā, ir kaut kā, tomāti maksā tik un tik kilogramā un banāni, eiro 60, jā, piemēram, eiro 50, kā kurā vietā, bet ir kaut kāda vienota tāda, tur varbūt vairāk, mazāk, tā arī tā cena ir, bet, protams, kaut kādiem atskaites punktiem, es domāju, ka ir jābūt. Jābūt, bet ir tad vienojoši, bet katrs jau to savu cenu, protams, ka nosaka, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt kaut kādiem nosacījumiem, vienkārši es zinu, cik daudz darba tu ieguldi, un tas nav tā, vienkārši aiziet un novadīt pasākumu. Tas ir tikšanās, tās ir plānošanas, tie ir ideja ģenerēšanas, tās ir tie ir ieteikumi, tie ir sagatave, tas ir pats pasākums, tas ir, tas nav vienkārši aiziet novadīt pasākumu. Plus vēl tev ir jāuzkāpa skatos, tev ir jāizskatās labi, ja? Tu nevari tā uzkāpt, vienkārši atskriet un uzkāpt skatos. Tev ir jābūt elegantam, kleitas, mati, make-ups, gribēju teikt, grims. Tas viss ir tas pats benzīns, līdz turienē atpakaļ nokļūt. Ja? Tās ir pirmkārt arī izmaksas, bet tas viss ir tā, tas nav tik vienkārši. Jo, kāpēc es to jautāju? Man pēdējās dienās bija tādi vairāki gadījumi, kad es redzu, man prasīja kaut kādu, vai šī cena ir ok, vai šī cena nav ok par kādiem pasākumiem. Un tad es redzu, ka ir pilnīgi zilno gaisa jaunieši, kuriem varbūt ir tur 1., 2. vai 3. kaut kāds hitiņš, viņi kaut kur nedaudz ir parādījušies, bet paprasa vienkārši nenormāli kosmos. Un tad domā, no kurienes, vai tā ir varbūt laba īpašība, ka tu uzsit sev cenu un viss ir kārtībā. Nē, ja tas strādā, kāpēc ne? Ja ir pircēji, ja ir pasūtītāji, ja ir gribētāji, kāpēc ne? Bet es atzīšos, ka es sākotnēji, kad es biju jauna, es ļoti maz vispār pelnīju, pirmkārt, tik cik man mēram. Es to uztvēru kā mācību procesu. Pašā sākotnējā nogrieznī, kas bija līdz kādiem 20, varbūt 21, 2, 3 gadiem, es tiešām, tā par brīvu, protams, ka nestrādāju, bet nebija arī tā, ka es kaut kāds man bija noteikts summas. Es priecājos, ja man kaut ko samaksāju. Ja? Labi, 21 gadam, es neatceros, es tagad pārāk iedziļinot tos vecumus, bet tā tas bija. Es to uztvēru kā iespēju mācīties, kā iespēja izglītoties, un bieži vien es arī daudz ko darīju par brīvu. Jo mēs par mācībām arī maksājam, par izglītību mēs maksājam. Un tā ir arī mana pieredze, tā ir praktiskā daļa, mana mācība praktiskā daļa, iespēja tur būt, izglītoties, mācīties no citiem. No pieredzējušākiem kolēģiem, no profesionāļiem. Un es domāju, ja tu esi tikko kā no skolas sola, piemēram, un tu jau tev ir savas prasības, vēlmes, un tev ir jāieguldās. Tomēr es uzskatu, ka tas samaksa ir otršķirīga šajā gadījumā. Tad, kad tu jau esi apgūst, tad, kad tu jau esi izcīnījis to kaut kādu savu vietu zem saules, tad, kad tev jau ir, tu esi apbružājies un saproti, ko tas nozīmē, un tad, kad protams, ir kaut kādas izmaksas, ar ko jārēķinās, kaut vai tik tiešām jānokļūst kaut kur, bet tas ir ļoti būtiski, ko esmu dzirdējis, ka jauniešiem ir prasības un vispār. Citkārt, tas ir interesanti, bet man bija citādāk, un es izstāstīju savu pieredzi. Jā, jo es arī nesaku, ka tas ir obligāti slikti, bet interesanti. Man patīk, no vienas puses man patīk tā uzdrošināšanās, no otras puses man varbūt šķiet... Kā tev bija? Tu arī tāpat kā es? Sākotnēji. Man bija vispār skaists stāsts. Tev uzreiz maksāja tik, cik tu gribēji. Jā, īstenībā, gandrīz es strādāju avīzē, man bija tāds sapņdarbs nokļūt avīzē, es tur nokļuvu, un tādā laikā
es kā jaunietis pelnīju, man šķiet, varbūt pat vairāk nekā kaut kā, un vieglāk nekā kaut kādos vēlākos gados, jo ar žurnālistiku daudz strādāju, daudz varēju nopelnīt. Un otrs bija ļoti līdzīgi kā tev. Es biju kaut kādu laiku Gustavo menedžeris, mēs no Pulkveža sākām līdz arēnai aizgājām tādā posmā, un tad visur, Gustavs bija tā kā tāda zaļā gaisma, lai kur tu ietu, tev ir visur iespējas, visur tevi gaida, visur grib ar tevi runāt. Tu vari nokļūt, es nezinu, studijā, kur prāt vētra, raksta albumu kopā ar viņu, un tas ir nemitīgs, arī mācīšanās process. Jā. Tā. Un par to es, piemēram, to menedžmenta daļu, kas man prasīja daudz stundas un tā tālāk, nauda nekad nebija, tiešām nekad nebija svarīga. Jā, jo tur bija tā tieši, jā. pieredze. Bet man nebija svarīgi kaut kur nokļūt un kaut ko satikt. Man bija svarīgi mācīties kaut kāds konkrēts, manuprāt, ļoti svarīgus manai nākotnē un manam mērķim nepieciešams kaut kādas, tie tā darba instrumenti, ko mēs uzskatām. Es pat nekad nedomāju iekļūt kaut kādā vidē, vai man vispār neinteresē tas īsti. Es tādā ziņā, es kā jaunietis, kā personība, es biju pārliecināta par sevi, man tādu elku nebija nekad, man nebija tādu plakātu, kaut kādā brīdī draudzenēm, kas tur bija tās boys band, Backstreet Boys, un Take That, kaut kas tur NSYNC, kaut kā čirē visi. To es tā domāju, visiem ir, labi, man arī vajag, katrs kaut kā tā atšķiršos no pūļa. Bet vispār man tā laikam nebija. Man ir mīļākie aktieri, kas man tiešām, kurus es ļoti cienu, un mūziķi, un Lūdzu Dumpis, tas cilvēks, ko es, tur visi cieņu. Tas ir citādāk, bet kaut kāda elka, es pati tiecos to, lai es pati esmu, varbūt ne sev elks, bet lai es pēc iespējas būtu priecīgāk, apmierināta ar paveikto, ar izdarīto, lai pati sev gūtu gandarījumu par izdarīto. Un lai es varētu pateikt, malacis, tu visu labi pastrādājies. Baigi interesanti to stāsti, un atkal pagriežam kameru uz to hokeja pusi. Numur 1 tev ir vīrs, kurš ir bijis hokejists, bet viņš nav bijis kaut kāds tur, nezinu, Sētas līgas hokejists, tomēr nacionālā izlase. Visvairāk spēles izlasē, viņš ir rekordists. Jā, un es vienkārši domāju to, ka, lai to izdarītu, tur jau ir tas teiciens, aiz katra stipra vīrieša ir stipra sieviete, un es pieņemu, ka tas ir šis gadījums. Viens pats tīri kā Džeks, zinot, kā tās lietas tiešām notiek, es domāju, ka bez stipras sievas un sievietes to nevar izdarīt. Mēs šo ceļu gājām līdzīgi kopā ar Rodrigo, tāpēc, ka viņš bija atpazīstams sporta pasaulē, es varbūt vairāk izklaides un tā biznesā un caukam to par izklaides biznesu, šaubu biznesu. Bet līdz ar to mēs kopā kaut kā viens otru ļoti labi sapratām. Mēs ļoti labi sapratām tās problēmas, ar ko mēs varam saskarties kaut kādās konkrētās situācijās, un tas viss arī vienoja. Bet, un tā mēs arī pabalstījām, jo mēs zinām, kā tas viss notiek. Tas mazliet ir citādāk, protams, kaut kādos brīžos, bet vispār tas nav citādāk. Tas ir tāpat kā visiem, tikai vienkārši tu esi biežāk televizoru ekrānā. Un tu esi vakarā vai skatuvis, vai tu esi hokeja, laukumā. Vai žurnālā. Un tas ir nekas īpaši, tā arī nav patiesībā. Tā vienkārši, jā. Bet tas par tām sievietēm, jā, es domāju, ka ir kaut kādi... Sievietes ļoti daudz ko var ietekmēt. Un tev ir taisnība. Un paldies, ka tu to ievēro. Mēs sievietes ļoti novērtējam, ka vīrieši to ievēro. Jo bieži vien vīriešiem šķiet, ka tas viss tāpat notiek. Patiesībā tev mājās ir kāds, kas tev tur studē, balsta, atbalsta, palīdz kaut kādā nemanāmā veidā brīžos, kad vajag piepaceļ. Dažreiz arī mazliet, tuvāk zemē, mazliet nomierina, ka vajag arī satrauc, jo mazliet arī vajag to tā nevar tā pilnīgi plūst pa straumi un tā mierīgi. Vajag arī dažreiz sakurināt, uzkurināt. Katram jau tas citādāk, bet jā, tas ir ļoti svarīgi, ja ir blakus cilvēks spēcīgs. Bet arī sievietēm, patiesībā, jo, kad jūt tādu atbalstu, tas arī ir ļoti, ļoti būtiski. Tas ir tikai normāli. Īstenībā, tur mūsdienās ir viss, es teiksim, uz to raugos tā, kad ir dažādas teorijas par to,
kam vajadzētu būt. Un bieži vien cilvēki aizraujas ar šo teoriju, mēģinot pierādīt, ka tā teorija ir īsta. Bet prakse jau parāda diezgan skaidri, kas strādā un kas nestrādā. Jā, bet arī katram ir kaut kas cits, kas strādā. Un katram ir tas savs ceļš, un katram ir tā sava versija, kā, un tāds vienots, viens nav. Nu, vienam strādās tādas attiecības, tāds modelis, tāds, jebkas. Un tāpēc, tad, kad kāds man pamāca vai kaut ko iesaka, tad es saku, mums katram tomēr ir kaut kāda savu vīzija, savus raksturs, ja, to tā grūti. Un tik tiešām, kad pareizi teici, ka tāds kaut kas, kas strādā un katrs pierādīt kaut kādu savu teoriju, ka tas jau būs, tā nebūs, ja, tāpēc, ka ir tik dažādi stāsti un viss. Bet, jā, mūsdienās tas mazliet, jā, mēs tā kā piemirstam par to, ka tās, bet, tās attiecības nav vienkārši, tu pats saproti, tu pats zini, jā? Tu cik ilgi ir? Tev ir sieviņa, jā? Man ir sieviņa. Un cik ilgus gadus? Nav tik daudz gadu, man ir kāda 5 vai 6. Jā, bet arī. Un tu pats saproti, ar katru gadu nepaliek vieglāk. Ne, varbūt dažiem vieglāk, man liekas labāk. Arvien labāk. Ne, ir periodi sākotnēji, kad ir labāk, un tad kaut kāds jau atkal ir aiziet, tad periodiem ir mainās, jā, jo tu dzīvojot kopā, tu katrs iet kaut kādā savā virzienā, un kāds kaut ko, katram ir savu vīziju jau, viens piekūst ātrāk jau, tuvojās 40 plus, tas jau arī, tas ir pašsajūta. Un tad, saprot, ir kaut kādas tās vēlmes, vienam tāds mērķīši jau tur sāk, un tad katrs kaut kur aiziet aizslīd, un tad tas jautājums, vai tu atkal atslīd atpakaļ un satiecies, un vienojies par kaut kādu kopsaucēju, un tad tu saprot, ka ir atkal mēs varam tomēr, un tad atkal katrs var aizslīdēt kaut kur citur. Bet tas sākotnējais periods, tas jau ir, tas ir skaisti, jā. Tie pirmie cik gadi, 7, jā? Tad tur sākās teorijas, ja, kā bija teorijas. Pirmie 7 gadi, un tad jau... Bet jūs tomēr abi divi tādi, tas nav jautājums par dzelteno vispār, ne, bet es domāju, jūs tomēr kā publiskas personības un arī tā darba vide, kurā tu esi, piemēram, vadot pasākumu kādā korporatīvā pasākumā, ir, es domāju, pietiekami daudz eleganti, jauki kungi, kuri izsaka komplimentus, kuriem ir iespēja to izdarīt, un tu nevari no viņiem aizmukt, jo tu esi pasākumu vadītāji. Un līdzīgi arī hokejists, esot kaut kādās vidēs, kur viņam, tur ir pietiekami daudz tie plānie ledi. Kā neielūst? Kā neielūst, jā. Nē, tas jau katra cilvēka tā, tas ir pašdisciplīna, tā ir disciplīna, paškontrole, un tas, jā, tu saproti, ka kaut kādu savu principu, sirdsapziņu, es nezinu, tāda uzticēšanās, jebkas tas ir, diezgan jau, jā, daudz gadi jau ir pagājuši. Jau. Drīz mums būs sudrabkāzes, lasīja, ne? Sudrabkāzes gluži nebūs, bet kopdzīvē jau ir sudrabkāzes. Kopdzīvē ir sudrabkāzes, vēl 3 gadi līdz sudrabkāzām, bet... jā, tā paslīdēt jau jebkurā gadījumā, katrs cilvēks, cilvēks ir cilvēks, un tu vari kaut kādā brīdī kaut kas var būt, bet, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, no personības, no tā brīža, kaut kādiem vājuma brīža, vai tieši pretēji, no cik tu stiprs esi, tāda formula viena tam, nav, es nezinu, tā vienkārši kaut kādi principi, tā ir audzināšana arī. Tā ir savu pieredze augot ģimenēs, jā. Bet tas nav arī jautājums par to gala ieguvumu, jo, arī teorijas ir dažādas, tu vari iet. Man viens čoms diezgan labi pastāstīja, viņš saka, tādas iespējas aizlaist pa kreisi ir baigi daudz, un viņš ir precēts ar bērniem, un viņš saka, bet konkrēti šī situācija, kur varētu it kā mierīgi nošļūkt, bet tur pretī ir meitene, kurai pirmkārt nav kredīts, viņam ir. Viņam nav vīrs, viņam ir sieva un nav bērni. Un viņam ir, viņš saka, bet mēs jau neesam līdzvērtīgi spēlētāji šajā spēlē, jo es ņemu un daudz vairāk var pazaudēt nekā... Jā. Un tas viens no tu jau baigi iedziļinājušies te cilvēki, jā. Tā. Jā, es neesmu iedziļinājusies šādās kategorijās, kā tu tā ir dzīve, jā, bet tā kā es tikko arī žurnālā interviju, un tad tur bija, es pieminēju mūsu eksprezidentu Vairu Rīķi Freibergu, un es vienmēr to pieminējuši, tāpēc, ka,
tāda vīzija par tādu kopdzīvi, kā tādu, nu, dzīvosim laimīgi līdz 100 gadiem, nu, cik mums būs dots, ja, nu, nē, katru gadiņu, pa vienam gadiņam, nu, nodzīvosim kopā, būs labi, ja, super, lieliski, nosvinam, tagad, nu, tad nosvinam tur 20 gadu kāds jubilē. Vēl viens gadiņš, vēl klāt, nu, tā pa mazītiņam, nu, tāds, nu, nevis tā, nu, tad ilgi un laimīgi, un nu, tu nezini, kā būs, tu vispār neko nezini, nu. Un tas, manuprāt, ir tāds loģiski, tā kaut kā sakarīgāk, nu. Jā, vīrieši, laikam, redz citādāk. Jums tur kaut kāds jau ir analizēt, jūs jau analizējat daudz ko vairāk, bet jā, man liekas, ka sievietes mazliet, man liekas, vispār Latvijā, redz, tā problēma ir, ka sievietes vairāk. Bet tas arī ir, zin kā, tā mēdz teikt, bet ja pastāst, es kā sociologs bet kur viņas ir vairāk? Viņas ir vecuma grupā, tur 50. Dažādās grupās. Vispār sievietes ir, jā, procentuāli ir vairāk, jā. Es kaut kad nesen skatījos, man likās, kaut pie tiem 50, 60, tur viņas ir vairāk, bet tagad jau tur tā kā... Tagad izlīdzinās, nu varbūt tagad pēdējos gadus, un tagad jau varbūt tā dzimstība arī puisīši ir vairāk sadzimuši, jā, bet vispār vien brīdi bija tiešām, tad, kad es mācījos, tad noteikti bija ļoti tā, jā, procentuāli ļoti. Nu, līdz ar to, jā, nu, tik, cik piedāvājumā ir, tik ir vai ne. Tāpēc es ļoti priecājos, ja latviešu puiši paliek Latvijā vai apprecās ar latviešu meitenēm, un ja tā jau tur izklīsts pasaulē, tu mācies kaut kur ārzemēs, tu ceļo, vai kur, nu tā, ka latvieši izvēlās latviešu meitenes, bet mums ir ļoti skaists meitenes, mums ir ļoti gudus un ļoti saprātīgs meitenes, un jā. Par puišiem un meitenēm runājot. Tev dēls ir getiņu spēlējis? Kad tas bija? Nu, tas bija regulāri. Nu, tas jau bija no kaut kāda 10 līdz kaut kādiem pat 17 gadiem, 16. Tik daudz? Jā, man liekas, es neatceros. Es samānīšos, es negribu, bet apmēram. Nu, tad tur bija vasaras turnīri, florbola turnīri, un tad tur bija viss kaut kas tur bija. Un tur es gāju, un mēs iekarsām asfaltu, tur mums bija pie Mārupas vidusskolas, bija turnīri, un tur gāja tā, ka komandas biedri pret komandas biedriem, jo no hokeja komandām bieži vien arī hokejisti, kas trenējās hokejā, viņi arī spēlēja florbolu. Nu, tad tur bija karst gāja, vienmēr, Rīziņkalnā. Tur bija arī viss, jā. Vai populāri. Un tas jauniešiem, paldies jums, vienkārši esmu sajūsmā, ka Raimondam, nu, tev visi jau pateikuši 100 reizes, esmu teikusi paldies, bet tik tiešām viņš šo sportu ielas kultūru un sporta kultūru ir attīstījis tādā mērā, ka tas vispār ir tāds mega liels notikums vasarā vispār bērniem. Ko darīt brīvlaikā? Nu, protams, ka nometnes vai tur, bet kaut kādā brīvā brīdī, nu, tas ir tikai... Starp citu viens fakts, kas pavisam nesen bija, notika pirmais pasaules čempionāts 3x3 florbolā. Kā tev šķiet, kur komanda uzvarēja? Latvijas? Jā. Nu, nešaubos. Jā, viņi Zviedru, Somas, Zviedru laikam bija finālā. Mēs basketbolā 3x3 esam labākie florbolā. Es vienkārši domāju par to, šobrīd, kā lai saka, mēdī noteikti varbūt esi dzirdējis vai nē, par tur slēgs līgumu, ar Ghetto Games neslēgs, tur iedzīvotāju intereses, iespējas un tā tālāk. Un kaut tā tālāk. Kas tāds ir tiešām, un tu man tagad tā pastāst. Jā. Ir diezgan daudz, nu, ir visādi tur tiesas procesi un tā tālāk. Tad man rodas jautājums, vai to vispār tad vajag, tādu Ghetto Games? Protams, ka vajag. Nu, es esmu ar visām 4 un pirkstiem visiem par, un es uzskatu, kas ir fantastisks jauniešiem brīvā laika pavadīšanas veids, azarts, jā, teiksim, sportiskais azarts, tik daudz, es uzskatu, ka vispār tik daudz jaunieši ir izglābt savā ziņā, pateicoties Ghetto Games arī, jā. Mēs taču redzam, kas notiek, labi, man konkrēti bērni sporto, ir nodarbināti, ir mūzika, ir nodarbības, bet vasarās labi lauki, ciemojamies, dažādas izklaides arī organizē un jādomā, bet ir arī jaunieši, kuriem ir, kā es, man ar jaunībā, es diezgan daudz man brīvlaika bija, godīgi teikšu, bet es atradu, ko darīt, man bija ko darīt, bet es meitene, jā, bet puišiem, šis ir vairāk, mēs runājam arī par puišiem. Un brīvā laikā, ka tev nav ko darīt, tev visādas idejas nāk prātā. Jo interesanti. Visādas domiņas. Jā. Ne tādas, kā arī vajadzētu.
Jā, jo Getiņš agrāk, ja viņš bija tiešām tāds tīri sociāls projekts, tur bija ļoti daudz masturīgi bērnu. Arī raugoties uz tiem sporta veidiem, tu var redzēt, kur ir vairāk turīgāk, kur mazāk. Bet šodien tā realitāte ir tāda, ka ir arī ļoti daudz turīgu vecāku bērnu, bet nav viņiem uzmanības. Un tāpēc viņi nāk kaut kādu to piepildīt, jo vecāki strādā, ir aizņemti un tā tālāk. Un tad, kā tu saki, ir tas brīvais laiks. Noteikti, un tad man ierodās, es saku, ja tu pats saproti visu kaut kās, mēs zinām, kas aizrauja arī, kas, diemžēl, ir ļoti, ļoti izplatīts arī mūsdienās jauniešu vidū, viss narkotikas nedod Dievs vispār. Un saku, tas viss, tas ir vienkārši vaiprāts. Un tas, manuprāt, tieši šāda veida kustība, kā jūs, geto, viss, kas organizē šos pasākums, un jūs tur rotējat un esat visur, visās pilsētās, Mārupe, Rīgā, centros, tur. Tas vienkārši ir, es nezinu, ko lai dara, lai jūs kaut kā, es atbalstu jūs tagad šeit un tagad. Paldies. Jo tas ir ļoti nepieciešams, es vienkārši zinu, jo man bērns ir ar jums uzaudzis savā ziņā arī. Viņam ir bijis ko darīt, vienalga, bet viņam jebkurā gadījumā tas ir bijis tās azars, un pēc tam tā uzvaras gaiša vai lai tās zaudz, bet tas ir tāds process, un tu pēc tam esi nogurst, tu aizējam mājās, tev nav laiks par muļķībām domāt. Tā ir. Man atkal jāsaka, tu teici, prieks, kad pamana sievietes lomu, tad man prieks, kad tu esi pamanījis arī to lomu, jo tā jau liekas vienkārši uztaisīt tur getiņu. Kas tur ir? Jā, īstenībā nē. Tur jāliek ļoti daudz reizinātāju kopā. Tas kvantums, tā kvantitāte, tie jaunieši, tas viss, tas ir organizēt, novadīt to pasākumu, tas viss, tas ir ārkārtīgi. Un lai tas jaunieci arī atnāk līdz tevī. Tieši tā. Pie jums nāk. Jā. Jums nav vietas. Es zinu, ka tur rindās stāv, lai pieteiktos. Es to zinu. Tā kā, ja gadījumā, kas es ar visām par un es jums saku, mans atbalsts 100%. Super. Ejot uz tādu noslēgumu tieši par to hokeju, kādas tev personīgās domas par šī gada čempionāta, kaut kādas cerības, gaidas? Tagad bieži vien piemin jau tas, ka tik daudz spēlētāji arī, diemžēl arī ir satraumējušies, ir tie, kas kuriem nav iespējas atbraukt, kas spēlē arī cīnās augstākajā pasaules līgā, NHL, un tas viss ir jaunas vēsmas. Un, varbūt ir jauni spēlētāji, bet viņiem kaut kad arī jāsāk, viņiem ir kaut kādā, viņiem ir tās paudzes mainās, un viņiem ir jākļūdās, viņiem ir jāsaprot, un bez kļūdām viņi nevar iemācīties tā un izaugt, un tās notiek, un tas ir pilnīgi normāli. Protams, ka gribās visiem uzvaras, bet lai kaut kā nākotnē būtu atkal jaunas tās vēsmas, un tas ir kaut kā jāsapludina. Dabiskā veidā tas notiek, jo vienu brīdi, kad bija tas Hartlīs, viņš manuprāt, vispār nedomāja par ilgtermiņā. Tas ir mans viedoklis, viņš bija fantastisks psihologs, viņš spēja iedvesmot, viņš kā treneris, bet par tādu nākotni, un šobrīd ir tā, ka tie jaunieši, viņš vispār neiesaistīja jaunieši, vispār jaunāks spēlētājs, ja pasaulē vienmēr katru gadu bija jaunieši, pavisam jauni spēlētāji, kas tika iesaistīti izlasēs. Un šobrīd jau viņi ir tādi, kas ir mani dēli un mazliet vecāki, viņi jau ir pamatīgi spēlētāji komandās, Tad, jo pie tā arī jāstrādā, tad tas nenotika, un šobrīd, mums trenerim ir jāsāk, un tas jādara, domājot par nākotni arī. Un tas ir grūti, jo, protams, pieredzes trūkums, tas viss jau ir kaut kāds kļūdiņas, un tas ir pilnīgi normāli. Bet, tik cik spēlētāji šobrīd ir, tik ir, un mums ir 3 uzvaras. Mums ir pieredzējušie spēlētāji, malači, uzņemās arī lomu savu, mācās jaunie no viņiem, iedvesmojās, klausās, tas arī ir izglītojošs process, tā kā, manuprāt, viss ir kārtībā. Un viena zaude, tāda ir, būs varbūt vēl viena, tā, mēs nezinām, varbūt nebūs zaudas, varbūt mēs atkal tikai uzvarēsim, mēs nezinām, kāds būs, bet, ir stiprs komandas, šogad ir ļoti stipra komanda Zviedrijai, ļoti stipra Amerikai. Nebūs viegli, bet tā ir atkal pieredze, un mēs ejam tālāk, un manuprāt, arī ir līdzjūtē ir saprotoši,
vairāk un mazāk ir saprotoši, un viņi ļoti labi saprot, kas notiek, un ka ir tās jaunās paudžu maiņa, ka tam tas ir tāds dabīgs process, un tas tā, ar katru gadu arvien vairāk un vairāk, bet, tam jānotiek ir. Tas, ko es personīgi paņemšu no mūsu sarunas, ir vairāk fokusēties uz pozitīvo, uz to medus pilienu darvas mucā, nevis otrādi, un novēlu, lai to viss izdodas. Paldies. Es ceru, ka mēs drīz tiksimies vēl kādā pasākumā ārpus Geto podkāsta. Mēs jau tikāmies. Mēs tikāmies, un es ceru, ka mēs vēl tiksimies, un lai vienmēr tās saules ir vairāk. Jā, un mums Latvijā ir lieliski brīnišķīgi cilvēki. Es par to nešaubos, man apkārt es tikai pazīstu lieliskus. Arī tevi tagad iepazinu vēl tuvāk, un vienkārši jāspēj saskatīt to nevis tieši tā, kā tu teici, jākoncentrēs uz kaut ko, uz ko nevajag koncentrēties. Jā. Paldies, un tu, kas klausījies, prieks, ka klausījies, ja tev patika, var iespiest sirsniņu vai like īkšķīti un noteikti arī padalīties, jo šī saruna man šķiet bija vērtīga. Vēlreiz, paldies! Paldies, ka uzaicināji! Atā! Laimīgi!